Sarkanā krusta Madonas nodaļas darbība ir apliecinājums tam, ka sarkanais krusts joprojām pastāv un ir noderīgs cilvēkiem, uzskata Madonas nodaļas vadītājs Gundars Riekstiņš. Tiek dalītas pārtikas pakas, apģērbi, rīkotas akcijas palīdzībai skolas bērniem un, kā uzskata paši brīvprātīgie, pēdējā gada laikā sarkanā krusta nozīme īpaši pieaug. Sarkanais krusts manā skatījumā ļoti palīdz cilvēkiem. Cilvēki ir ļoti pateicīgi. Ļoti daudz cilvēki saka, ja nebūtu jūs, nebūtu sarkanā krusta, mēs staigātu pliki. Un saka lielu paldies. Bērnus esam apģērbuši arī uz augusta mēnesī. Mēs cenšamies kaut ko no skolas piederumiem sagādāt, somas apnes. Vispār cilvēki ir apmierināti. Sarkanā krusta Madonas nodaļai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Vācijas Sarkanā krusta Rosrātes pilsētas nodaļu, un šonedēļ Madonas novadā viesojas vācu pārstāvji. Galvenais brauciena mērķis ir dāvinājums madoniešiem – pirmās palīdzības automašīna, ko turpmāk savā darbā izmantos Madonas sarkanais krusts. No mūsu rajona nodaļas Vācijā mēs saņemam kā dāvinājumu ātrās palīdzības mašīnu, ko mēs gribētu nodot Latvijas sarkanajam krustam. Es domāju, ka šeit šī mašīna varētu labāk kalpot, jo jums ir tomēr liela attēlumi un vajadzīga pārvietošanas iespējas, un kas attiecas uz automašīnām, tad Vācijā mums viņi ir daudz. Mēs viņu izmantosim cilvēku aprūpē, gan mājaprūpes pakalpojumu sniegšanai, gan arī slimnieku transportam, jo tā ir bieži vien nepieciešamība cilvēku aizvest no vienas vietas uz otru vai no slimnīcas uz māju, no mājas uz slimnīcu, uz pansionātiem, un mēs izmantosim šo transportu tā. Viesus uzņem Madonas sarkanā krusta nodaļas aktīvākie biedri un pašvaldība, un vizītes gaitā vācieši apmeklēs novada pansionātus, bērnu namu, kā arī raudzīs, kāda sadarbība varētu izvērsties nākotnē. Uzturēt mūsu draudzību, mācīties vienam no otra, iepazīt vienam otru, tas ir arī sarkanā krusta galvenais uzdevums. Nākotnes nodomi vienmēr ir lieli. Mēs noteikti darbu turpināsim, un galvenais ir palīdzēt šobrīd gan kopā ar pašvaldībām, gan kopā ar valsti cilvēkiem viņu grūtajos dzīves apstākļos. Tas šobrīd ir mūsu galvenais uzdevums un galvenais aicinājums.